tiesas lietu, kas saistīta ar ielaušanos Maričujas Marianas draugiem LV profilā šī gada 21. janvārī. Lūdzu, sēdieties. Šajā tiesas sēdē mums piedalās apsūdzētais Jose Marissimo, advokāte Rodrigesa, kā arī liecinieks Jose Marissimo ģimenes pavārs. Vēl tiesas sēdē piedalās prasītāji Mariana Maričuja, valsts apsūdzības uzturētājs Kristiānso Ķīliso, kā arī skolas pavārs. Tā. Tiesas sēdi mēs sāksim ar valsts apsūdzību, tāpēc es dodu vārdu prokuroram Kristiānso Ķīliso. Labdien tiesa, labdien klātesošie. 21. janvārī 13:00 tika izdarīts kibernoziegums, kas tika uzlausts Maričujas Mariannas amigos.lv, jeb jums visiem zināmajā draugiem.lv portālā, un tika norādīts, ka viņas attiecības stāvoklis ir nomainīts uz aizņemta ar vainīgo Jose Marissimo. Likums paredz 7. pantā, 201. nodaļā, jebkādu kibernoziegumu, kas izdarīts tīši vai ar nolūku, aizskarot cilvēku privātos datus, paredz 2 gadus cietumsodu, bet es pieprasu 180 stundu sabiedrisko darbu skolas bibliotēkā par datoru uzraugu un